Miera tev un tavam namam jaunā Dieva žēlastības dienā. Šis ir vēstījums īsi par galveno, un mēs turpinām skatīties 1. Pētera vēstulē, 2. nodaļā. Mēs esam tikuši līdz 8. pantam. Tur ir teikts: tiem tas ir par piedauzību. Atcerieties, mēs vakar runājām par stūrakmeni, kas neticīgo atmests, bet mums ir svēts un dārgs un iegūms priekš mums. Tiem tas ir par piedauzību, kas neklausa vārdam, kam tie arī nolemti. Tātad visa centrā ir vārds, kas nosaka visu, kas maina visu, kas ir dzīves un spēcīgs, kas spiežas dziļi iekšā. Mūsu dzīvība, mūsu nodrošinājums, tas viss ir vārdā. Un tagad, mīļie, uzmanību, ja man būtu bungas, es uzsistu bungas, uzpūstu taures, pants, kas mums jāzina ikvienam. Bet jūs esat izredzēta cilts, ķēnišķīgi priesteri, svēta tauta, Dieva īpašums, ar mērķi, lai mēs paustu tā varenos darbus, kas jūs ir aicinājis no tumsas savā brīnišķīgajā gaismā. Uz mirklīti apstāsimies. Un es gribu, lai tu kopā ar mani pats par sevi pasaki: es esmu izredzēta cilts. Es esmu ķēnišķīgs priesteris. Es esmu svēta tauta. Es esmu Dieva īpašums. Un Dievs to ir paredzējis, lai jūs paustu. Ko nozīmē paust? Izrunāt, izteikt. Mums ir jāstāsta par Dieva varenajiem darbiem. Tai dienā, kad mana sirds gavilēja, kad es atklāju, ka mans dēliņš mani tomēr mīl, nevis ienīst, kā gribēja pārliecināt Sātans, es nevarēju sagaidīt to mirkli, ka tām 2 māsām, ar kurām kopā mēs iestājāmies un lūdzām par šo situāciju, es uzrakstītu liecību. Man nebija daudz laika rakstīt. Es uzrakstīju: Dievs ir uzticams. Un es ticu, ka viņas abas, es zinu, ka viena no viņām saprata uzreiz, par ko ir stāsts. Un tik līdz tu piedzīvo kaut ko lielu un brīnišķīgu, pacenties kādam par to liecināt. Es jau esmu dalījusies ar to, ka tik līdz tu liecini par Dieva darbu, tu nocērt vēlnam ceļu atpakaļ. Vēlns grib atgriezties, viņš to darīs. Bet ja tu esi liecinājis, ka ir noticis Dieva darbs, Dieva varenais darbs, tu nocērt vēlnam ceļu atpakaļ. Viņam nav tiesība atgriezties. Un pat ja viņš grib atgriezties, tu vari teikt: nē, Dievs savu darbu ir izdarījis pilnīgi, tev te nav ko darīt. Tas ir Dieva paredzēts priekš tevis. Tu esi Dieva tauta, ķēnišķīgs priesteris, izredzēta cilts, svēta tauta, Dieva īpašums. Un ja mēs piedaram Dievam un esam viņa īpašums, kādas var būt tiesības Sātanam, ja mēs paši viņam tās neiedodam? Un tad viņš vēl te saka tā: lai jūs paustu tā varenos darbus, kas jūs ir aicinājis no tumsas savā brīnišķīgajā gaismā. Kā mēs varam būt gaismā? Pastāvīgi atceroties un pārdomājot to, ko Dievs ir teicis. Par visu, kas svēts, kas šķīsts, kas taisns, kas patīkams, kam laba slava. Filipiešiem 4. nodaļa. Mūsu domām ir jābūt vērstām uz augšu, ne uz zemes lietām. Mūsu domām ir jābūt vērstām. Protams, ja tu strādā savā darba vietā, tu nevari domāt par kaut ko citu. Tev ir jādomā par to, ko tu dari. Bet tu vari paralēli piesaukt Jēzu palīgā, un viņš palīdzēs tev darboties. Mēs esam izredzēti, lai runātu par Dieva varenajiem darbiem. Un tāpēc es aicinu, tad, kad tu šodien būsi draudzē vai nākamsvētdien,
vai nedēļas vidus dievkalpojumā. Stāsti, liecini, cik Dievs varenas lielas lietas tavā dzīvē darījis. Un pat ja tev tas liekas kaut kas sīks, tad, kad tu būsi liecinājis, noteikti būs zālē kāds, kuram tas ir svarīgi, kuru tas stiprinās, kura ticība tas cels. Tāpēc mums ir svarīgi paust Dieva varenos darbus. Stāstīsim par Dieva varenajiem darbiem un runāsim par tiem vairāk nekā par to, ko Vēlns dara mūsu dzīvē. Jo sūkstīties un sūdzēties mēs varam visi un vienmēr, bet kāds mums būs no tā labums? Es pateikšu kāds, un to nevar saukt par labumu. Vēlns savu pozīciju nostiprinās mūsu dzīvē. Viņš to nostiprinās, viņš iesakņosies, un tad no šīs situācijas padzīt viņu būs grūtāk, vai ne? Tāpēc runāsim par Dieva labajiem un varenajiem darbiem. Un šodien es gribu pie tā apstāties, šodien es gribu beigt. Šis būs īsais par galveno, jo te ir par ko padomāt. Debes Tēvs, es tev pateicos, ka tu mūs dari par svētu tautu, par savu īpašumu. Tu mūs izcel savā brīnišķīgajā gaismā. Tas esi tu, kas visu to dara. Tēvs, piedod, ka mēs neesam to novērtējuši. Piedod, ka mēs to neesam turējuši tajā godā, kā vajadzētu. Bet es pateicos tev, Tēvs, ka tu ļauj mums šo mainīt. Vadi mūs pa to ceļu, pa kuru mums jāsteigā. Turi mūsu domas pie sevis. Un palīdz mums, kungs, liecināt par taviem varenajiem darbiem, lai visā pasaule redz un brīnās, cik tu esi liels un brīnišķīgs Dievs. Kungs, paldies, ka tu ļauj mums būt par liecību taviem varenajiem darbiem. Paldies, ka mēs tos piedzīvojam savā dzīvē. Kungs, un svētīdams mūs svētī. Un saved mūs ar tiem, ka mēs varam būt par stiprinājumu, Tēvs. Lai tavam vārdam atkal un atkal tiek dots slava, gods un pateicība. To es lūdzu Jēzus vārdā. Āmen. Āmen.